Antenas funkcija ir sakopot no ētera pietiekamā daudzumā kvalitatīvu TV signālu, lai uztvērējs, šajā gadījumā digitālās televīzijas dekoders, spētu nodrošināt kvalitatīvu attēlu un skaņu. Attiecīgi, ja būsim izvēlējušies apstākļiem nepiemērotu antenu, visticamāk TV signāls būs vājš un nekvalitatīvs, un televīzijas skatīšanās nebūs iespējama. Virszemes televīzijas antenu veidi ir daudz un dažādi, tādēļ vispirms jātiek skaidrībā, kas ir nepieciešams tieši mums. Pirmais aspekts, kas to nosaka, ir antenas uztveramo frekvenču diapazons – decimetru vai metru. Lai skatītos virszemes digitālo televīziju, ir nepieciešama decimetru apraides antena, kuras uztveramo frekvenču diapazons ir no 470 līdz 862 MHz. Savukārt metru apraides antenas, kas ir izplatītākās vecā parauga antenas, šoreiz nederēs, jo spēj uztvert tikai TV signālu, kas bija paredzēts analogās televīzijas apraides frekvenču joslai no 48,5 līdz 100 MHz. Tiesa, ne visas vecā parauga antenas ir nederīgas. Daļai no mums jau var būt 90. gados iegādātas decimetru antenas līdz ar pirmajiem analogās televīzijas kanāliem, ko pārraidīja decimetru apraidē. Bet šīs ir vecā decimetru apraides standarta antenas, kuru uztveramo frekvenču diapazons ir šaurāks – no 474 līdz 794 MHz. Ar šādu antenu daļa kanālu paliek ārpus uztveramības zonas. Nākamais veids, kā iedalīt antenas, ir pēc to novietojuma vietas – āra antena vai iekštelpu. Iekštelpu antenas ir salīdzinoši nelielas un kompaktas, lai būtu ērti novietojamas telpā. Tās var izmantot gadījumā, ja nav iespējams uzstādīt āra antenu vai attālums starp TV uztvērēju un televīzijas torni ir tikai daži kilometri, kā arī, ja signāla ceļā nav lielu betona vai metāla konstrukciju un attiecīgi TV signāls ir stiprs. Savukārt āra antenas ieteicams vai pat obligāti jālieto vietās, kur televīzijas signāla stiprums ir vidējs un vājš. Vietās, kur attālums no uztvērēja līdz TV raidītājam ir lielāks par apmēram 10 km. Trešais antenas iedalījuma faktors nosaka, vai antena ir pasīva vai aktīva, respektīvi vai antenā ir iebūvēta ierīce, kas TV signālu pastiprina vai nē. Signālu pastiprinošās aktīvās antenas ir nepieciešams vietās, kur signāls ir vidējs vai vājš. Vairumā gadījumu tās ir iekštelpas pilsētu namos, reģioni ar kalnainu reljefu un no TV raidītāja attālinātas vietas. Savukārt pasīvās antenas ieteicams lietot, ja ir tieša redzamība ar televīzijas torni, vai tornis ir tikai pāris kilometru attālumā no uztvērēja un signāls ir stiprs. Jo pastiprinot jau tā stipru signālu, varam iegūt pretēju efektu. Bilde un skaņa var pazust, jo dekoders nespēja apstrādāt lielo datu plūsmu. Un vēl der atcerēties, ka, lai aktīvā antena darbotos pilnvērtīgi, tai ir nepieciešams strāvas avots. Ja lietojat Latelekom virszemes TV dekoderi, strāvas padavi nodrošina pats dekoders. Bet, ja skatāties televizoru ar iebūvētu dekoderi, jums ir nepieciešams atsevišķs antenas barošanas bloks. Rezumējot apskatītos faktorus, loģika ir sekojoša. Jo lielāks attālums starp TV raidītāju un uztvērēju, jo vairāk apgrūtinājumu, ēkas, kalnains reljefs, lielas betona vai metāla konstrukcijas vai kādi citi šķēršļi ir signāla ceļā, jo stiprāka antena ir nepieciešama. Šādos apstākļos ieteicamais variants būtu aktīvā āra antena. Savukārt nelielos attālumos var iztikt arī ar aktīvo vai pasīvo iekštelpu antenu, kā arī ar pasīvo āra antenu.